Žēlastība nāk no Dieva. To nevar saņemt ar rituāliem vai reliģiju. Un kad cilvēks Dieva vārdu izkropļo, kad tas tiek pasniegts sabojātā veidā, tad par tādu viltus mācītāju, viltus skolotāju nāk lāsts. Arī apustuļi teica, ka cilvēki runā par Dievu, bet pašiem par to nav nekāda saprašana. Viss tiek piedots un var dzīvot kā vien patīk, var grēkot un ticēt Dievam, kā ienāk prātā. Tādā veidā mēs sevi Dieva priekšā padarām par noziedzniekiem. Un ja Jēzus dzīvo mūsos, tad mēs esam Dieva bērni. Un mums jāliek savai miesai krusts. Un Jēzus tad dzīvo mūsu vietā. Un Dievs mūsu vietā bija ellē. Un tagad mums jādzīvo, kā Jēzus vēlas. Tā ir kristietība, kas prasa piepūli. Kad mēs esam pieņēmuši patieso ticību, mēs saņemam Dieva garu. Un kad mēs nosliecamies no patiesā evaņģēlija, dzīvojam pēc miesas, tad par mums nāk nolādētība. Un ja mēs esam bez Jēzus, tad Dievs mūs sodīs pēc likuma. Bet Jēzus mums atbrīvo no likuma, lai mūsu attaisnojums būtu viņš. Un kad mēs nākam pie Dieva, mēs saņemam Dieva garu pēc žēlastības. Un saņemt garu, tā ir žēlastība.